jau plaši sazarojušās X sērijas invāzijai, pavisam droši var apgalvot, ka BMW 5. sērija bija Bavārijas auto ražotāja nozīmīgākais modelis. Pati sula, kā teikt. Šis automobīlis apvienoja gan biznesa klasei nepieciešamo prestižu, gan vēl puslīdz saprātīgas izmaksas iegādē un uzturēšanā salīdzinot, piemēram, ar 7. sērijas BMW. Šodien mūsu priekšā ir pats jaunākais 5. sērijas modelis. Latvijas tirgū tas, protams, ir mazliet zaudējis savu aktualitāti dēļ jau pieminētajiem X automobīļiem. Taču BMW, es atļaušos teikt, joprojām ir ļoti daudz ļaužu siekalu auto. Mani sauc Ainārs Zariņš, un mēs šodien jums mazliet vairāk pastāstīsim tieši par šo balto automobīlu. BMW spēkratu gammā vidējās klases sedans ar modeļa apzīmējumu 5. sērija parādījās 1972. gadā. Tātad 2 gadus senāk kā vispazīstamākais vācu dižpārdoklis par leģendu pataisītais Volkswagen Golf. Tieši 5. sērija aizsāk līdz pat šodienai pastāvošo BMW modeļu, izņemot crosserus, protams, apzīmēšanas kārtību. Šajā 5. sērijas jaunajā paudzē var labi novērot to, kas ir raksturīgs autoražotājiem, tā teikt, ar stabilu elektorātu. BMW ir, uzskatīsim, ka stabils piekritēju pulks, kas šīs automašīnas mīl un tās arī pēc. Attiecīgi, gan ārēji, gan salonā vizuālo izmaiņu ir salīdzinoši maz. Taču, kā jebkurš jaunais modelis, mēģina pārsteigt ne tik daudz ar kādām ārējām izmaiņām dizainā, cik mēģina pārsteigt ar tehnoloģijām, kas ir pieejams šajos automobīļos. Par jaunās 5. sērijas aprīkojumu varētu runāt gari un plaši. Nedarīšu to apzināti. Pateikšu vien to, ka BMW ir izdarījis visu, lai līdzvērtīgi konkurētu ar Audi un ar Mercedes, kas ir galvenie Bavārijas autoražotāju konkurenti, lai BMW 5. sērija būtu līmenī. Šur tur, kā vienmēr, katrs no autoražotājiem cenšas uz to brīdi, kad iznāk modelis, apsteigt konkurences ar kaut kādu knipiņu. Arī šajā mašīnā tādu mēs varam atrast. Kāpēc nestāstīšu garāk? Tāpēc, ka, ja iedziļināsimies tagad visās pieejamajās sistēmās un aprīkojuma līmeņos, tad mūsu iecerētais īsais stāstiņš par BMW 5. sēriju pārvērtīsies aptuveni vismaz vienas TV panorāmas, varbūt pat garākā raidījumā. Mēs to negribam. Daži gan jau gribēs iebilst ievadā teiktajam, ka tieši 5. sērija ir Minhenes autobūvētāja nozīmīgākais modelis un norādīs, ka visvairāk tiek pārdota BMW 3. sērija. Tas tiesa, taču 5. sērija 2010. gadā viena pati kompānija atnesa aptuveni 50% no gada peļņas. Pēdējā laikā šī proporcija nav kardināli mainījusies, tāpēc 5. sērija ir nozīmīgākais kompānijas auto. Aizvadītā gada nogalē tautās tika laista jau 7. modeļa paudze ar virsbūves kodu G30. Vizuāli uzlabojumi, kā jau minēju, ir visai maz, taču uzlabotais dizains ļāvis sasniegt vēl labāku vēja pretestības koeficientu, kas tagad ir 0,22. Modernās tehnoloģijas par spīti aprīkojumu kopējiem pieaugumam ļāvuši 5. sērijai salīdzinājumā ar iepriekšējo modeli novest līdz pat 100 kg svarā. Starp citiem galvenajiem uzlabojumiem uzsvēršu atjaunināto BMW iDrive sistēmu, kā arī selektīvās pretapžilpinošās tālās gaismas lukturus ar diapazonu līdz 500 metriem. Ceru piekritīsiet, ka BMW ir viens no sportiskākajiem automobīļu ražotājiem. Ja neskaita specifiskus tīri sporta mašīnu būvētājus. Taču šis konkrētais automobīls ir aprīkots ar 3 litru dīzeļmotoru, turbodīzeļmotoru, protams, un it kā vairāk piemērots tādai ikdienas braukšanai, nevis sportošanai. Taču 195 kW, ja nekļūdos, tas ir kaut kur ap 260 spēkiem. Es pat neesmu paskatījies, cik viņam ir griezes moments, bet tālāk apskatīšos. Komplektā ar 8 pakāpju pārnesumu kārtu. Efekts ir vienkārši no kājām gāzošs. Tāds mazs spridzeklītis faktiski. Pie tam lielākoties es izmantoju parasto komforta režīmu. Atzīšana padodas ļoti eleganti, viegli. Ja vēl pārslēdzam, kā mēs tagad esam pārslēguši uz sporta režīmu, tad auto izšauj vēl ātrāk. Tas ir provokators. Ikdienā noturēties kaut kādos
rāmjos, kur tevi nesodīs ik pa brīdim fotoradaru vai ceļu policija, ir diezgan grūti. Nu, it sevišķi, ja tu esi piesēties pie šādas automašīnas stūres uz dažām dienām, nevis tas ir jau tavs ikdienas transporta līdzeklis, pie kura tu pierodi, ar kuru tu apmodi un tad arī saprātīgi lietot. Provokators, vistīrākais provokators, it kā ar ikdienišķu 3 litru motoriem. Auto ir ļoti dinamisks. Atzīšana ar šādu te BMW padodas vienkārši rotaļājoties. To mēs jums tūlīt nodemonstrēsim. Dzinēja atsaucība un ātrumkārtas darbība ir vienkārši ziberīga. Un, protams, ka tas atvieglo ne tikai atzīšanu, bet dažādu manevru ātru veikšanu. Konkrētais auto, kas saucās BMW 530D, pēc būtības ir normāls dīzelis ikdienas lietošanai, taču ļoti dinamisks pēc savas dabas. Turklāt neaizmirsīsim, kad mēs varam spēlēties vēl ar auto režīmiem. Mēs šobrīd braucam parastajā komforta režīmā, bet te vēl ir pieejams arī eko režīms un, protams, sporta režīms. Un šī mašīna vēl ir aprīkota arī ar BMW pilnvērtīgu X-Drive, un tad te ir vēl speciāls režīms priekš pabraukšanas, tur, kur ir sliktāki ceļi. Ja godīgi, mēs ļoti daudz izbraukājāmies šajā testbraucienā pa sliktiem lauku ceļiem. Un tur bija arī tādas vietas, kur varbūt BMW salona darbinieki nebūtu priecīgi ieraugot, ka viņa testa auto tiek braukt cauri. Taču es nevienu reizi neieslēdzu šo te papildu režīmu, kas nozīmē sliktiem ceļiem. Pilnīgi pietika, lai gan auto klīrens nebūtu nav augsts, tāds vidējs, neteiksim, ka ļoti zems, pārkaras gan priekšā, gan aizmugurē lielas, taču mums neprasījās pa tiem dubļainiem pavasara lauku ceļiem pat kaut kādus papildu režīmus slēgt, lai varētu izbraukt. BMW kopumā un arī BMW 5. sērija, protams, allaži ir izcēlusies ar lielisku vadāmību un gaitas komfortu. Šī automašīna, piemēram, ir aprīkota ar ļoti plānām, liela izmēra zemprofila riepām. 19 caulas, neskatoties to, pat uz šādu te pietiekami vēl normāla, bet grunta ceļa, automobīlis nodrošina lielisku gaitas komfortu. Piekari apēm praktiski visas nelīdzinums, neskatoties uz jau pieminētajām riepām. Bija pagājis kāds laiciņš, kopš iepriekš sēdēja pie kāda no jauniem BMW stūres. Šīs smagās stūres no kādām lielākā daļa auto ražotāji jau mūs ir atradinājuši. Tā ir vienkārši perfekta sajūta, kā tu izjūti auto stūrēšanu, kā tu izjūti priekšējo riteņu stāvu. Es vienkārši mīlu to. Ja paskatāmies vēsturē, visilgāk uz konvejeru noturējās pirmā paudze, jeb E12, 11 gadus. Pēdējo 2 paudžu mūžs bija teju 2 reiz īsāks, 6 gadi. Kāpēc atkal bija jāsteidzas ar nomaiņu, ja iepriekšējā 6. paudze sasniedz līdz šim vislielākos ražošanas un pārdošanas apjomus? Ik gadu virs 300 000 auto, krietni apsteidzot nereti pretrunīgi vērtētā Krisa Bengla E60. Atbilde šķiet ir tikai viena – strauja moderno tehnoloģiju attīstība un sīva konkurence. Jau 3. dienu sēžot šajā automobīlī, es mēģināju kaut kam piekasīties, jo citādi man viss patīk šajā auto. Es tur nekā nevaru izdarīt, lai arī kā cenšos būt kritisks, kas tā kā ir autožurnālista pienākums pret jebkuru autoindustrijas izstrādājumu, izturēties kritiski. Un vienīgais, ko es beigās atradu, kas man nevisai patīk, lielai daļai jauno automobīļu, kas sēž premium klasē, ieslēdzot atpakaļgaitu, labās puses atpakaļ skats spogulis, pats pa sevi elektropiedziņā pamaina leņķi, lai vadītājs labāk varētu kontrolēt labās puses aizmugurējo stūri. Tad lūk, šim automobīlim, vismaz priekš manis, tā kā sēžu es, kad skats spogulis tik zemu šo te leņķi noliec, ka es faktiski vairs redzu tikai kaut ko no aizmugurējās arkas un pašu aizmugurējās daļas stūri, bet neredzu vairs
automobīļus vai mazliet tālāk esošus objektus, no kuriem man jāuzmanās. Protams, ka man ir vesela kameru sistēma, kas nodrošina pilnīgu apkārtskatu leņķi, un es tajās kamerās varu redzēt to, ko es neredzēšu šajā spogulī. Varbūt tieši tāpēc es tā darītu. Nu, kaut kā pieredze bija, kad man liet savādāk tas viss ir. Ir viena lieta no aprīkojuma, kuru no plašā klāsa tomēr gribas izcelt īpaši, un tā ir iespēja auto iedarbināt ar atslēgu nemaz tajā neatrodoties, kā arī izbraukt un iebraukt stāvvietā, stāvot ārā, kad automobilī neviena nav. Šī sistēma iepriekš bija uzstādīta tikai un vienīgi uz 7. sērijas BMW. Voilà, stop. No? Nepriekš lielīšanās. Kā jau iepriekš minēju, grūti ar šo auto ir pabraukt tā ļoti prātīgi. Nu, lagzām var būt, kā vācieši teikt. Ik pa brīdim gribās jautrāk apcīt, vienkārši mazliet ātrāk pabraukt. Mani, piemēram, ļoti fascinē šī auto degvielas patēriņš. Šobrīd mums vairāk vai mazāk šosejas režīmā, tikai ik pa brīdim kaut kur piestājot vai izbraucot cauri kādai apdzīvotai vietai, degvielas patēriņi rāda 6,2 litri uz 100 km. Mūsu garākajā piekdienas sestdienas testbraucienā mēs braucām daudz dinamiskāk nekā tagad. Brīžiem pat atļāvāmies patiešām ātri pabraukt. Gan pieminēšu, ka tas bija tādā slēgtā vietā. Mēs bijām atraduši vienu no vecajiem pamestajiem aerodromiem, iztestējām auto uz ātrumu, un kopējais degvielas patēriņš, neskatoties uz ik pa brīdi tādu pieļautu jandelēšanos, un tik knapi virs 7 litriem uz 100 km. Iedomājieties, ko ir spējuši sataisīt inženieri, ja, kad tu auto eksploatē diezgan dinamiski, un tas tik un tā ir ļoti taupīts, pie tam 3 litru. Es sēdētu, piemēram, Porsche vai kādā citā sportiniekā, pat ne tik elitārā, kaut vai Nissan 370Z, tad būtu ļoti viegli pamatot, kādēļ tu vari būt huligāns, ja tev vismaz gribās būt huligānam. Šeit it kā salīdzinoši parasts BMW 5. sērijas automobilis jau tevi provocē būt par huligānu. Tādēļ, ka motors un ātrumkārba komplektā ar piekari un stūres izjūtu tevi aicina braukt dinamiski, ko, protams, ceļu policija un arī citu miermīlīgi braucēji jau var traktēt kā huligānismu. Taču ar šo auto ļoti viegli ir braukt arī absolūti miermīlīgi un izjust no tā baudu, klausīties Vivaldi un baudīt ceļu un šo lielisko gaitas un komfortu īpašību, ko 5. sērija nodrošina.